ваши друзья из Литвы? Изначально я хотел бы пригласить наших друзей из Литвы. Йозас? Вы где? Йозас. Йозас? Ну ладно, это Йозас потом. Super, Mercedes stoji. Konkursam padod atpakaļ. Atdod atpakaļ. Andris Lukaševics par iegūto 3. vietu konkursā. Tas bija tas konkurs. Paldies. Tā. Otrā vieta konkursā padod atpakaļ Ingus Ozoliņš. Mašīnas varētu nosaukt. Skaistas mašīnas, kādā ziņā. Tā. Aigaram bija, Andrim bija 126. kupē un Ingusam. Ingus pašpārdos, kāda mašīna ir? 124. Tā, pirmā vieta konkursā padod atpakaļ Romāns Glazjevs. Romānam bija arī, viņš bija arī nominācijā pacietīgākais braucējs, jo viņš kā iekāp tā arī izkāp no mašīna. Vispār bez emocijām. Kas viss jau, viss beidzās, apmēram tā. Tā, nu, kas attiecās uz pacietīgāko braucēju? Nu, te dalījās domas daudz. Bet, nu, bija arī Smārtiņš, viņš izbrauc ļoti ātri. Vai es jau būtu iebilduši viņam pirmo, ja tas nebūtu arī savā ziņā godīgi. Nu, nezinu, viņš ir maziņš un, kā saka, veikls. Tu par smārtu vai par pašu īpašnieku? Bet tomēr žūrija bargi vērtē un iegūtā pirmā vieta konkursā pacietīgākais braucējs ir vecais. Kur ir? Urmats Kurākam. Mārta braucējs. Viņam varēja grozīt mūziku, varēja darīt tev ko. Viņš mierīgs bija, kā Klimts. Viņš varētu teikt, bija uzreiz otrs aiz Romas. Aplaus Pētraini! Tomā, vēl atnācies vēl fotogrāfijas? Mēs pacietīgākais braucējs. Mums jau spēlē karta no Romas impērijas, drīz mainīs nosaukumu. Skaties, nepīpē, kā atstāja tā arī ir. Tā mums bija cīņa bērnu konkursā, bērnu zīmēšanas konkursā, tāpēc, ka, saprotiet, jaunie talanti nav ierobežojumi. Bet tomēr pirmā vieta dosies Brāļu Republiku un ir šādi minimālismu stilā ieturēts zīmējums. Jāliek tajā iekšā, tur no 200 sākas. Mums bija arī tāds baigi ātras erudīcijas konkurss, kurā vispār jūs bijat diezgan zinoši īstenībā. Un katru gadu es vienmēr esmu pārsteigts par to, cik tomēr jūs daudz zinat par šo marku, vispār par Mercedes un pat par klubu īstenībā. Un mums šogad ir 2 pirmās vietas. Viena ir no kluba biedra vidus, pirmā vieta, un viena ir, kas nav kluba biedrs. Tā nu ir sanāca. Jā, ziniet vai nē, bet gudrākais par šiem konkursu jautājumiem no kluba biedra vidus ir Mikus. No sirds. Un no nebiedru vidus Jurģis.
Kur tik daudz uzzināt to visu? Labi, tā turpināt. Un nākamais ar kupēju lūdzu. Tā, un mēs tuvojamies, protams, galvenajai nominācijai, kas ir skaistākā kupeja, un tad iegūtā pirmā vieta skaistākā kupeja, Mercedes-Benz kupeja, žūrijas vērtējumā ir C124 KJ 7867. Man nav končs, ne. Pirms ģimeniskā apbalvošanas ceremonijām tāda pati galvenā nominācija, kas ir aristokrātiskā Mercedes-Benz kupeja skatītāju vērtējumā, un, protams, arī Jaunmoku pils vērtējumā, ko jūs gribat īpaši izcelt. Arī Jaunmoku pils piešķir goda apbalvojumu visaristokrātiskākajai kupejai ar numura zīmi VS 190. Un mūsu unikālais šī gada krēkls. Vēlreiz aplaudējam. Jozas, есть такой? Есть. Один такой есть. Один есть такой. Слава Богу. Один из наших друзей, которые остался почти до самого конца. Остальные уже уехали, потому что до Таллина далеко. А до Поневежца близко. До Калининграда далеко. Да, а до Поневежца близко. Спасибо. Спасибо. Дома. Да. Дома. Лекарство. Короче, мы приехали только как будто два Макикана. Литовцы никто не могли туда. Ну, Ремонта свадьбу. Ремонт говори. Мог бы здесь отпраздновать. Почему? Ремонт тоже свадьбу. Я не выхожу замуж, не женюсь. Короче, здесь книга есть, если там фотографию посмотреть по Литве. Кто еще не был в Литве, приезжайте, пожалуйста, в следующий год. Каждый год едем в Литву. Каждый год. Едете. Августа, Литву. Последние выходные августа. Будет. Рекомендую. Последние выходные августа следующего года. Можете приехать раньше. Можно раньше приехать. Ну, короче, тогда праздник будет, а можете приехать и раньше. Можно в июле. Адрес оставьте. Адрес? Оставим адрес. Туда приезжать. Банка с карты. Адрес оставим сейчас сразу. Давай ручку пишем адрес. Tā, mums arī jāizceļ mūsu ilgadējie un labie draugi un sadarbības partneri Klasika taksī, kas arī vēlas piešķirt savu nomināciju par skaistāko kupeju. To jau tā viņi Klasika taksī ir priecīgs, ka mēs jau 2. gadu varam pasniegt tādu balvu. Zinot, ka, protams, katrs mīl savu mašīnu un brauc tikai ar to, bet, dažreiz ir nepieciešamība arī pārvietoties ar taksi, tāpēc mēs tādu dāvam karti kaut kādā vērtībā šai te kupejai. Kā jau es pagājuši gadu teicu, Klasika taksī, Mercedesi, melni. Jūs jau saprotat, par ko es runāju šogad, ja laikam nav grūti nojaust, kuram šogad, jo šajā mašīnā sakombinējās atkal šis te melnais Klasika, kas ir, kā teica, autobūvas klasiska mašīna būt jebkurā krāsā, ja tā ir melna.
Tātad es virzos uz nominantu. Pārsteigums. Ko tādu ieraudzīt, jā. Ļoti skaisti. Es nezinu, ko vēl pateikt, bet, nu, ja nu nesanāk, ziemā droši vien nesanāk, tad varbūt nodara arī klasika taksija dāvana kārta. VS 190. Tagad ar mašīnu to jau ļoti vienkārši. Zvaniet taksiju. Brauciet tur no, kas saka, maršrutām, kad dāvana kārta. Bija vēl viens konkurss? Bija viena stafete tāda, ko cilvēki sākumā negribēja tā kā skriet, bet beigās jau skrēja. Komanda, kur bija Ingrīda, Normons, Zbigņevs, Pāvels un Rolands Šopūds. Розные борьбе. Jā, tad jūs arī to tā kā komandai, kas centās, kas tā kā esot tur visu izdarījis pareizi, tad pienākās mazs tāds, jā, simbols. Bet Jā. aktivitāte. Paldies. 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 Okay. Nelielu aizmiršanos, bet starp citu Romā tev ir kopsavilkums. Tad mums bija Romās izpludināja konkursu uz uzņēmumu nosaukumu. Diezgan riskanti uzstādes laikā pieņemt lēmumu, bet izskatās, ka Uzņēmumu reģistrs rītā. Tātad visiem paldies, kas piedalījās, un no visiem variantiem, aprunājoties ar savu komandu, interesantākais mums likās nosaukums Šrothaus. Lai bloku ciemos visu uzvarētais ir AA 575. Jā, tā, oficiālie apbalvojumi neskaitās pateicības no saimniekiem ir, teikt tā, varbūt pat būtiskākā, tā ģimeniskā puse. Un tad man vajadzētu šeit rindā 3-4 džentelmeņus šoreiz. Zigmārs jau stāv, vietā stāv. Mārtiņ, vecais. Vecais. Un Edgars. Jaunais. Uldis. Kurš Uldis? Kantainais. Kantainais. Viņš braukā pagājuši. Viņš pie stūras. Jūs zināt, kas šodien ir pa dienu? Šodien ir 8. Mercedes-Benz pasākums, startautiskais, 8. septembrī, 8. reizi, katru gadu, 2. septembra svētdienā. Tas būtu tāds, nu, mēs to visu zinām. Ja sākam ar tiem uz atpakaļ notikumiem, tad tikai pāris gadus šī diena ir arī tēvdiena. Un ir tā, ka klubs nestāv mierā un vairojās, strādā pie demogrāfijas. Un tad ir jāsaka, ka mums ir 3 jaunpienācēji, un ar to es gribētu arī apsveikt. I klubu, I mūs visus, kas mēs šeit esam, un, protams, ir arī valsts kā vairāk, topam vairāk. Tā kurē? Citu ir atkārtotie jaunpienācēji, tā kā jau ģimenē ir otrajā, nav pirmie. Un 33 gadus atpakaļ, šajā saulainajā dienā,
Jaunpienācējs toreiz bija Uldis. Daudz laimes dzimšanas dienu. Tā, principā, mums jau varbūt Jaunmo pils saimniece, bet... Jā,